Pagājušā gadsimta 60. gadi. Padomju varas okupētā Latvijā. Dzelzs priekšskars. Mūzika kā atmoda domāšanā. Pirmais Liepājas dzintars. Ja mēs runājam par Liepājas dzintaru, pirmsākuma dzintaram ir atrodami jau pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Jaunības, dumpības gars. Vārdos nepateikts izaicinājums. Savējie sapratīs. Ir latviešu tauta, apmens valsts un silts. Es nezināju, ka šiem tekstiem, ka šos tekstus var arī tā iztulkot. Skandāli. Pēc koncerta visi pa Paldu ielu devās līdz tramvajām, izdemolēja tramvaju. Aizliegumi. Pēc otrā aizlieguma bija kaut kāds slepenais apkārtraksts no kultūras ministrijas. Tas bija padomu laikos, ka mani nedrīkst uzņemt nekur darbā kultūras ministrijas sistēmu. Kontrabanda. Brauc jūrnieki vai vēl kas sūtīja labākos platus. Mēs saņēmām tikai to labāko. Un praktiski tās arī bija mūsu mācību grāmatas. Cenzūra. Man ļāva spēlēt kā grupas vadītājiem līderim, kas tur saucos. 2 dziesmas tikai. Drošības komiteja un salauztie likteņi. Oficiāls darbs un vakars kā cita brīvības sajūta. Gājām darbā, tā bija viena fasāde. Otra fasāde bija tas, ka mēs beidzam dienas gaitas. Tad sākās vai koncerts kādam vai mājās. Tā bija uzreiz pavisam cita pasaule, cita brīvības sajūta. Patiesi stāsti par laikmetu un mūziku. Dokumentālajā filmā Savējie sapratīs.